Par aizvadītās nedēļas sasniegumu uzskatāms tas, ka vara atturējās no spēka lietošanas, bet vai tā notiks arī turpmāk, nav zināms, jo pilsētā atrodas prāvi iekšlietu spēki no visas Ukrainas. Bez tam atzīmēšanas vērts ir tas, ka valdība, ja pareizāk būtu teikt prezidents Viktors Janukovičs, bija spiests piekāpties. Šādu viedokli portālam Kiev24 LV izteica revolucionārās Maidana nometnes komandieris, Ukrainas parlamenta deputāts Andrejs Parubijs. Наконец-то нам удалось заставить власть начать исполнять наши требования. И мы сейчас в периоде, когда мы заставляем власть одно за одним исполнять требования Майдана. Galvenās no prasībām tika atcelts 16. janvāra likums par masu protesta akcijām, kas arī ierobežoja preses brīvību. Tāpat arī likums par arestēto protesta akciju dalībnieku amnestiju. Tiesa, šis likums opozīciju apmierinājas tikai daļēji. Tomēr neraugoties uz to, jau esot saņemti pirmie pozitīvie signāli. Сейчас каждого дня несколько десятков наших ребят выходят с тюрем, выходят с отделов, и поэтому не только в политическом, но также и в силовом аспекте безопасности мы прекратили всякие активные действия. Maidana nometne, kā jau militāra organizācija, arī visu laiku nostiprina savas spējas cīnīties. Par to Kiev24 LV pastāstīja viens no tur satiktajiem komandieriem vārdā Igors. Наше главное задание было и остается быть силой, быть кулаками добра. То есть не расслабляться, если есть такая возможность, наоборот, становиться еще сильнее. Aizvadītajā svētdienā Maidanā notika tautas veče, jeb tautas sapulce. Viens no redzamākajiem opozīcijas pārstāvjiem, bijušais iekšlietu ministrs Jurijs Lucenko, visiem sanākušajiem pastāstīja, ka nākamajā nedēļā būtiski notikumi risināsies parlamentā. Pēc viņa teiktā, tur mainījies noskaņojums un opozīcija dažādu lēmumu pieņemšanai varot iegūt vajadzīgo balsu skaitu. Starp galvenajām prasībām ir 2004. gada konstitūcijas atjaunošana, jaunas valdības izveidošana un ārkārtas prezidenta vēlēšanu sarīkošana. Portālam Kiev24 LV viens no 3 galvenajiem opozīcijas līderiem, pasaules čempions boksā Vitālijs Kličko, atzina, ka joprojām pastāvot risks, ka Janukovičs tomēr varētu mēģināt rīkoties ar spēku. Iespējams, ka viens no argumentiem, kas viņu varētu no tā atturēt, ir daudzo ukraiņu apņemšanās palikt Майданā līdz uzvarai. С каждым днем все больше и больше людей нас поддерживают. Не нас, и себя тоже. И есть такое ощущение, что люди будут стоять до конца. Daudzi ukraiņi uzskata, ka visi notikumi ir aizgājuši tik tālu, ka tagad atgriešanās vēl pavisam nesenā pagātnē vairs nav iespējama. Acis Klimovičs, Raitis Valainis, portāls Kiev24 LV no Kievas, Ukrainā.